Turpinājumā fragmenti no nesen tapušas filmas Kā klājas Rudolf Minga. Jura Podnieku studija, Roberta Rubīna režija. Tu neuzņem par mīlestību filmu? Tas nav mans lauciņš. Es uzņemu tikai traģisks filmas ar traģēdijām, šausmenes un komēdijas. Thrillers vai mistika tāda kaut kā. Pirmās atmiņas bija tādas, kad kas gāja uz bērnās. Tas bija pirmais, ko es atceros. Man šausmīgi kaicināja tas, ka man ir jāiet, bet Ernestam nav jāiet mani. Viss sākās, es nezinu, ar to, kad es jau ļoti sen atceros, pat man liekas jau tajā pašā Daugavpilī, kad uz tā paša aparāta viņa rādītās divopozitīvās filmas. Tas jau no bērndārzā, tu mēģināji šito? Jā, bet bērndārzā vēl netik ļoti. Bet galvenais, kad es pa īstam sāku taisīt, kad man pirmā action filma Gredzam pavēlēt. Un pēc tā uzreiz, kad es pa kino redzēju, uzreiz nolēmu visu. Un pēc tā arī man tas sākās. Un tas viss, ka man neļauj, un es gribēju tā šausmu filmu. Un tās pirmajās filmās es tieši ieliku to visu, es gribēju visu, es atmaksāšu viņiem, viņi neļauj man taisīt. Vienmēr es gribēju taisīt filmas, un man vienīgais bija tas, ka man nebija ko filmēt. Tad man nācās taisīt papīru, bet es no tā nesam krāpies, un es visu laiku tiku uz priekšu. Man ļoti patīk taisīt filmas. Kam patīk? Es meklēju tajās filmās, es gribu parādīt tieši to, lai skatītājs meklē to vai nevis kaut kādā tādās fiziskās tādās problēmās pašā tajā cilvēkā, tās viņa raksturiezīmes un tā. Man tāda veida filmas vadīt. Es gribu sasniegt riktīgi visaugstāko virsotni, kas vien man ir. Es gribu tā, ka es visu dzīvi tā kā taisu filmas, bet nemitīgi kaut kur tiecot. Es nezinu, man nekad nav tā, ka man liekas, ka es esmu sasniedzis. Nē, es nezinu tā. Es vienkārši taisu filmas. Kāpēc nevaru taisīt tā kā Amerikā? Kāpēc es negribu, es savā dzīvē negribēšu būt tā, ka es cīnos par dažiem tūkstošiem. Es gribu, lai man ir ideja, un tad es viņu varu īstenot. Un es meklēšu vietu, kuras viņu var īstenot. Teātris. Jā, tas teātris ir visu, bet kino vispār nav. Un tas man nepatīk, un es gribu, lai kino Latvijā. Kāpēc kino nav? Kāpēc tas teātris? Jā, teātris Latvijā. Es gribu tā, lai tas, teiksim, tā kā Kārlis Heders un tie veci labi aktieri, tādi klasiski. Es gribu, lai manās filmās viņi tikpat labi un viss tas notāli.